Jā, es dzejoli neskaitīšu, es tikai tagad mēģināšu ātri saaicināt uz sarunu, es pat teiktu nevis diskusiju dalībniekus, un tā būs Evija Kreišmane, Datu valsts inspekcijas juridiskās nodaļas vadītāja. Es jūs aicinu līdzās sev, Eviju. Aicinu konkurences padomes analītiskā departamenta eksperti Kristiānu Purvu. Tālāk valsts kancelējas strateģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta juriskonsuli Ingu Godmani. Ptats direktori Baibu Vītoliņu, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvi Ditu Rembergu, Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas valdes locekli Andreju Vanagu un ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta vecāko ekspertu Arni Latišenko. Un tagad var aplaudēt. Es mēģinu nevilkt telpu, lai mēs ātri varam visi saaicināt. Mums ir īsts brīdis, daudz runātāju, taču man šķiet, ka ļoti brīnišķīgi ir dzirdēt lekcijas un parunāties gan ar privāto sektoru, gan valsts sektoru pārstāvjiem, gan arī vienkārši ekspertiem par dažādiem tematiem. Un arī varbūt dienas otrajā pusē man šķiet ir ļoti jauki gandrīz noslēgumā satikt visus ekspertus vienu vietu, kā jau minēja, Ptats ir mēģinājis tiešām savilkt visus kopā. Un tos valdziņus man ļoti patīk tas, ko teica Kamerons, jā, kad ir labi sākt jau pašā pamatā ar to, ka mēs to veidojam kā dialogu un izprotam arī komerc sektoru. Bet vispirms es gribētu vārdu dot Evijai Kreišmanai par situāciju un personu datiem. Tas izskanēja vairāk kārt šodien. Varbūt jums ir kāds neliels ievads. Jā, man droši vien ir. Es varu... Jums ir mikrofons. Es labāk laikam piecelties, jo mums nav augsta skatuve, lai var redzēt arī tiešraides skatītāji. Jā, viņš... Redzam. Jūs varat arī sēdēt. Kā jūs ērtāk, jā? Viņš ir ieslēgts. Jā. Super. Paldies. Paldies par pasākumu, burvīgs pasākums, iedvesmojušas uzrunas. Bet es gribētu sākt ar nelielu jautājumu. Lūdzu, paceliet rokas visi tie, kuri lieto Facebook. Super, paldies. Un tagad lūdzu paceliet rokas tie, kuri ir samaksājuši 12 €, lai turpmāk neredzētu pielāgotas reklāmas. Kāds pārsteigums. Jā, es tiešām to daru. Super. Patiesībā pētījumi ir atklājuši, ka 98% cilvēku labāk izvēlas būt profilēti nekā šķiras no noteiktas naudas summas. Un turmākajās pāris 5-6 minūtēs es mēģināšu jums pastāstīt īsi par tiem personas datu apstrādes jautājumiem, kurus regulēs jaunais digitālo pakalpojumu akts un par kuriem atzinumu sniegs Datu valsts inspekcija. Man ir mamma, viņai ir 79 gadi, bet viņa man ir tāda moderna, viņa katru rītu uzpucējas, dodas pastaigā ar savu franču buldogu. Viņa nezina vispār, kas ir internets, bet viņa aktīvi lieto Facebook. Viena nelaime viņai ārkārtīgi, sāp mugura, un vismaz reizi mēnesī mums ir tāda saruna telefonā. Nē, mammu, šie uzturbagātinātāji tev nepalīdzēs. Tiešām nepalīdzēs. Tu viņus redzi tikai tāpēc, ka tu ļoti skaties šīs te reklāmas. Un šobrīd īsti nav juridisku instrumentu, kas aizliegtu platformām profilēt personas, rādīt viņām tādu saturu, kas tām īsti nav vajadzīgs vai ir pat kaitīgs. Un jaunais digitālo pakalpojumu akts arī risinās šo problēmu, uzliekot par pienākumu lielajām platformām, kas izmanto ieteikumu sistēmas, piedāvāt patērētājiem vismaz vienu tādu variantu, kas nav balstīts profilēšanā. Jo galu galā mums visiem ir tiesības pieņemt lēmumus un izdarīt izvēles balstoties uz objektīvu, patiesu informāciju, netikt manipulētiem un pakļautiem kaitīgam saturam. Un šajā sakarā man kaimiņos dzīvo viens foršs puika, viņš ir blonds, aktīvs, sabiedrības dvēseli, visus kaimiņus sveicina pa 10 metru attālumu. Un viņa mamma sūdzējās, ka viņš pagājušajos Ziemassvētkos šausmīgi gribēja Nike Jordan kedas. Jūs zināt, tādas baltas, ārkārtīgi skaistas, superīgas, nepraktiskas un kosmiski dārgas. Citi puika šitās botas bija dabūjuši, jo visās platformās no vienas vietas rāda, ka tā ir pirmās nepieciešamības prece, svarīgāka pat par maizīti. Diemžēl mūsu puikam Ziemassvētku vecītis nebija tik bagāts, atnesa līdzīgas, bet ar uzrakstu Adidas. Puika nebija priecīgs, viņš mēnesi gāja uz skolu, bet kautrējās, jo viņam likās, ka viņu apsmies. Un šī patiesībā nav tā trakākā situācija, jo paša Facebook iekšējie pētījumi ir parādījuši, ka pusauģi, kuri jūtas slikti, 32% no viņiem jūtas vēl sliktāk,
redzot saturu Instagramā. Un pat vēl vairāk, 13% no pusauģiem saista savas pašnāvnieciskās domas tieši ar Instagramu. Jaunais digitālo pakalpojumu akts risina šo problēmu, paredzot lielajām un ļoti lielajām platformām aizliegumu profilēt bērnus, ja tie ar pietiekamu pārliecību zina, ka pakalpojumu saņēmējs ir bērns. Jums visiem ir tiesības pieņemt lēmumus, balstoties uz patiesu, objektīvu informāciju, netikt manipulētiem un pakļautiem kaitīgam saturam, pat, ja mēs to īsti neapzināmies. Dažas nedēļas atpakaļ sabiedriskajos mēdījos bija populārs ar Ilona Maska ieraksts X platformā, kur viņš teica, ka viens no populārākajiem vai populārākais zēna vārds Eiropas Savienības dalību valstīs esot Muhameds. Atcerieties tādu. Un tad es atcerējos, ka man brālim korī dzied viens Muhameds. Viņam ļoti patīk Latvija. Viņš patiesībā ir viens no pirmajiem, kas piespraudīs sarkano lentītu pie krekla. Bet viņš dzimšanas dienas pavada viens, viņš īsti nespēja integrēties, jo, kā jau te arī iepriekš tika minēts, visu saturu informāciju viņš faktiski iegūst no sociālajiem mēdījiem, kur viņam tiek stāstīts, ka latvieši ir viena tāda, ritīgi konservatīva tauta, nemīl svešo un tā tālāk. Un šis patiesībā nav tas trakākais gadījums, jo persona profilēšana balstoties uz viņu dziļākajām vēlmēm, pārliecībām, var novest ne tikai pie personiskas traģēdijas, bet arī pie tādiem politiskiem procesiem, kā izstāšanās no Eiropas Savienības, kā mēs zinām, un arī pie tāda varoņa ievēlēšanas kā Donalds Trumps. Digitālo pakalpojumu akts arī šo risina, paredzot, ka personu profilēšana, balstoties uz sensitīviem vai īpaši kategoriju datiem, būs aizliegta. Un te mēs redzam, ka digitālo pakalpojumu akts patiešām piedāvā daudz risinājumus, bet personiski es redzu arī ļoti daudz izaicinājumus. Arī šajos stāstos. Vai tās izvēles, ko mums piedāvā platformas, patiesībā nav tikai šķietamība? Vai platformas patiešām dara visu, lai pārliecinātos, ka pakalpojumu saņēmējs tiešām ir bērns un kā mēs to varam pārbaudīt? Un vai atsevišķos gadījumos tik vienkārša lieta kā vārds nevar kļūt par īpašu kategoriju sensitīviem datiem, pamatojoties uz kuriem tiek veiktas izvēles mūsu vietā? Man šķiet, ka mēs visi esam veiksmīgi pārdzīvojuši Orwella 1984. gadu, ja zinat tādu. Man ir mazliet bail, ka mēs šobrīd atrodamies Kafkas procesā, bet es zinu, ka mēs nekad nepamodīsimies brīnišķīgajā jaunajā pasaulē, ko ir radījis Huxlejs, un kur katram no mums jau no dzimšanas ir iedalīta sava iepriekš noteikta loma, kur mēs nekādi nevaram mainīt. Un es zinu, ka pēc 50 gadiem mūsu bērni varēs lepoties ar to, ka mēs šodien te visi kopā esam spāruši šo mazo soli cilvēkam, bet lielo lēcienu sabiedrībai, lai padarītu to atkal mazliet brīvāku no svešas un manipulatīvas ietekmes. Un es tiešām ceru, ka mēs turpināsim šo diskusiju arī pavasarī Datu valsts inspekcijas organizētajā konferencē, un tad jau varēsim arī daudz plašāk parunāt par digitālo pakalpojumu aktu un personas datu apstrādi. Paldies! Paldies! Palūkojoties Eiropas Savienības datus, pēdējos tātad apmēram 7 stundas vidēji pavada jauni cilvēki 14-26 gadu veci. Populārākie vārdi 23. gadā bija Lukas, Aleksandrs un Olivers. Skatoties, jā, tādēļ tas parāda, cik daudz laika pavada jaunieši un ar to korelācija ar to, kāda ir patiesība. Tikai 5. ir populārākais vārds Muhameds Eiropas Savienībā. Varbūt nezinu, kādi viņam ir dati pieejami, bet vismaz tas, kas ir oficiālie dati. Bet runājot tālāk par šo te digitālo tirgus aktu, konkurences padomes analītiskā departamenta eksperte Kristiāna Pūra varētu lūgt pāris ievadvārdus jums. Jā, sveiki, paldies liels, ka uzaicinājāt arī konkurences padomi, jo
Patiesībā ar digitālo pakalpojumu aktu, kas šodien ir galvenā tēma, konkurences padomē ir salīdzinoši maz, kas kopīgs, bet tāpat laikā digitālo pakalpojumu akts nebija vienīgais, kam tika pievērsta uzmanība, bet arī digitālo tirgu akts bija otrs akts, kurš iznāca tad no šīs kopējās pakotnes risināt iepriekš minēto problēmu ar Wild West, jeb mēģinājumiem kaut kā nedaudz ierobežot platformu uzvedību. Es redzu, ka abiem aktiem ir kaut kas kopīgs, ir kaut kas atšķirīgs. Varbūt varētu īsumā pastāstīt par digitālo tirgu aktu, ņemot vērā, ka varbūt varētu nebūt skaidrs, kādas ir šīs atšķirības. Tātad šis ir viens no pirmajiem regulatīvajiem instrumentiem, kurš visaptveroši regulē vārdziņus. Vārdziņi arī ir šīs lielās platformas, bet tās ir ievērojami lielas globālās platformas, ir nosaukti 6 konkrēti vārdziņi. Tas ir Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta un Microsoft. Tātad ir konkrēti šie 6 vārdziņi, kuriem ir konkrēti pienākumi un konkrēti aizliegumi, ko tie var darīt. Tomēr mērķis ir viens. Mērķis ir risināt vārdziņu ekonomisko varu un radīt tirgu godīgāku un konkurētspējīgāku. Arī termiņi ir salīdzinoši vienādi, kad 2024. gada sākumā mēs arī redzēsim, kā tad šis digitālo tirgu akts darbojās, kad šiem vārdziņiem ir nepieciešams ieviest konkrētās prasības. Pienākumi ir dažādi, un es tos visus nevaru nosaukt. Tie ir tiešām ļoti pievēroti katra vārdziņa biznesam, biznesa modelim. Viens no piemēram, ko mēs redzēsim uzreiz, ir piemēram tas, ka Messengerim un WhatsAppam nāksies nodrošināt to, ka ar viņu pakalpojumiem varēs darboties. Līdz ar to pastāvēs tāda iespēja, ka no Messengera vai WhatsAppa mēs varēsim rakstīt arī uz citām platformām, citām saziņas platformām. Galvenie punkti, kas ir līdzīgi ar digitālo pakalpojumu aktu, ir tas, ka mēs pievēršam uzmanību, ka platformām tomēr ir kaut kāda atbildība. Mēs esam pamanījuši, ka mūsdienās šī problēma digitālajā tirgu ir tā, ka ir novērojama milzīga koncentrēšanās, milzīga varas koncentrēšanās, ekonomiskā vara un arī liela informācijas asimetrija. Un to var salīdzināt tā kā ar spoguli, kur vienā pusē platformas par mums zina visu, platformas zina daudz par mūsu paradumiem, dažreiz pat vairāk nekā mēs paši par sevi zinām. Tāpat laikā no otras puses mēs par šīm platformām neko nezinām. Informācija ir ļoti maza, kāda vispār ir šī informācija, kā tā tiek apstrādāta un izmantota. Bet galvenās atšķirības starp digitālo tirgus aktu un digitālo pakalpojumu aktu ir tādas, ka es teiktu tvērums un arī mērķis, jo digitālo pakalpojumu akta mērķis ir tad šī informācijas rūpība, patiesums, cīņa ar nelegālu saturu, bet digitālo tirgus akts ir vairāk vērsts uz uzņēmumiem, un tas ir konkurence, bizness, inovācijas un izslēgt šo vārdziņu varu, kas var būt vai neeksploatējoša, vai arī izslēdzot konkurentus. Un varbūt vēl viena atšķirība ir tāda, ka digitālo pakalpojumu akta kontekstā šis institūcija, kas ir atbildīga Latvijā, ir tāds, tad digitālo tirgus akta kontekstā tā ir konkurences padome. Tomēr vienīgais piemērotājs digitālo tirgus aktam ir Eiropas komisija, un tā nav konkurences padome. Tad mums ir tikai atbalstoša funkcija. Bet īsumā tas viss. Paldies. Aplausi droši. Savukārt, Valsts kancelejas strateģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta juriskonsulei Ingai Gudmanai vēlos pajautāt, ko jūs sagaidāt no PTAC kā koordinatoriem? Kas būtu tās galvenās lietas pēc tā, kas šodien ir dzirdēts, kas pirmais nāk prātā? Paldies. Manuprāt, tas lielākais izaicinājums vismaz šobrīd tuvākajos mēnešos būs izveidot strādājošu sistēmu valstī, lai viss kā PTAC, kā centrs, kas tālāk visu informāciju nodos tālāk Eiropas komisijai, bet apakšā ir virkne dažādu institūciju, kas darbojās kaut kādā savā mazā jomā,
kā valsts kancelēja skatās attiecībā uz dezinformācijas jautājumiem, tur ir citas institūcijas, datu valsts inspekcija un tā tālāk. Ir jāizveido, lai šī sistēma strādā, lai mēs katrs zinām savu lomu, savu darbību apjomu, kas mums ir jādara, lai mēs nonāktu pie tiem efektīvākajiem mērķiem. Tas, manuprāt, būs tas vislielākais izaicinājums tuvākajā laikā. Es ceru, ka ekonomikas ministrija un patērētāju aizsardzības centrs tiks ar to galā. Mēs noteikti iesim palīgā. Tas, manuprāt, būtu tas lielākais izaicinājums, bet attiecībā uz mūsu jomu, uz cīņu ar dezinformāciju, ir skaidrs tas, ka digitālo pakalpojumu akts nebūs burvi nūjiņi, kas tagad atrisinās tieši dezinformācijas jautājumu. Tas mums palīdzēs cīņā ar to, tomēr mums ir jāatcerās, ka paliek tāpat, mums ir jāstrādā ar sabiedrības izglītošanu. Kā iepriekš mans kolēģis Rihards pirmajā daļā teica, ir jāturpina nodrošināt sabiedrības noturību pret šo dezinformāciju, jāizglīto un jāveido cilvēkos šī kritiskā domāšana, jo bez tā ar vienu regulu mēs neko nepanāksim. Tas nebūs efektīvs līdzeklis, jo mēs varam kaut ko attiecībā uz internetu un digitālo vidi, mēs varam kaut ko izņemt ārā, bet mēs zinām, ka uzreiz 10 vietās tas būs vietā. Un tas nav tā, ar vienu knipi sitienu mēs to neatrisināsim. Jā, paldies. Mēs jau arī pusdienu pārtraukumā par šo sākām runāt. Protams, ka tas ir tikai sākums, un tā cerība, man liekas, no visiem runātājiem ir tāda, ka ir labi sanākt kopā un to uzsākt tādā labā punktā, kur nav varbūt represijas, bet tiešām tāds dialogs ar uzņēmējiem. Un tāds direktorai Baibai Vītoliņai es gribu pajautāt no tā šodien dzirdētā, kas jūsuprāt būtu tāds veiksmīgākais, ko mēs varētu paņemt varbūt no citām valstīm, un kas varbūt būtu tie punkti, ko vajadzētu nākamie tagad soļi, ko jūs kā vadošā iestāde, kas būtu jādara un ko jūs gribētu visus aicināt, jo viss ir vienā telpā. Jā, paldies. Man liekas, ka īstenībā ļoti labi pateicis tieši to, kas būtu pats galvenais. Man liekas, ir tieši tā mūsu sadarbības ietvara izveidošana, jo daudzas no tām lietām, ko reglamentē digitālais pakalpojumu akts, nav tādā perfektā patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā. Mēs neesam tie labākie eksperti, mēs tiešām šeit būsim koordinātori, un tāpēc mums ir kritiski vajadzīgas šīs te institūcijas, kuras vislabāk zina, kur ir problēmas un tam līdzīgi. Un man šķiet, tas ir viens no tiem, varbūt tādiem netipiskiem mūsu darbiem, ka mums vairāk būs jāsāk strādāt ar tādu sabiedrības novērtējumu, skatīties, kas ir tās problēmas sabiedrībā un online un viskaut kur, lai saprastu, kas tad ir tās vietas, kur rīkoties. Jo es jau šodien tas sadzirdēju, man likās ļoti tādas plašas varētu būt šīs rīcības, un arī tikko kolēģi pieminēja, viena no tām, man likās, vairākās arī runās izskanēja tā izglītība un tā skaitā bērnu informēšana par daudzām lietām, lai mums aug tā nākamā paudze tāda gudra, kura nekrīt tādās lamatās, lai mums nav tādi prezidenti, kā dažās valstīs ir bijuši, un lai tas tiek ievēlēts godīgi, un lai mums tiešām ir, tā vide ir tāda godīga gan tajā informācijas sadaļā, gan arī tajā mūsu varbūt tipiskajā patērētāja tiesību sadaļā. Tā kā man liekas, ka tas ir tas pirmais darbiņš mums tiešām kopā identificēt, kas ir tās galvenās problēmas un tos soļus, ko tālāk spērt un darba, man liekas, būs ļoti daudz mums priekšā, jā. Paldies. Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu pārstāv Dita Remberga, un es gribēju pajautāt, kā jūs redzat savu kompetenci digitālā pakalpojuma aktu uzraudzībā, kur ir galvenie problēma jautājumi, vai varbūt arī tie jautājumi, ko jūs redzat kā savus kompetences jautājumus? Paldies jums. No padomas puses skatoties tas, ko mēs jau šobrīd darbojamies online interneta vidē, mēs skatāmies satura pretiesiskas izplatīšanas ierobežošanu, un šajā saistībā ar digitālo pakalpojumu aktu, es domāju, tas arī
ir tas galvenais uzdevums, kas arī padomē būs sadarbojoties ar PTACU jāturpina darīt. Tas, ko mēs šobrīd redzam kā būtiskus riskus, ka šobrīd padome jau ir attīstījusi kaut kādu mehānismu, teiksim, kā mēs ziņojam kādām platformām, kā mēs informējam par kaut kādiem ierobežotiem resursiem, internetu pakalpojumu sniedzējus. Savukārt otrā pusē jau ir arī pielāgots kaut kāds mehānisms, kā saturs, piemēram, tiek noņemts vai tiek bloķēts Latvijas teritorijā. Un tas risks, ko mēs redzam, ka tiks kaut kādā veidā palielināsies šis administratīvais sloks. Piemēram, mums te bija jau iepriekšējās nedēļās ar PTACU diskusiju par to, ka varētu būt nepieciešamība internetu pakalpojumu sniedzējiem atskaitīties par to, ko viņi ir darījuši ar katru NEPLP pieprasījumu bloķēt kaut ko. Tad mēs vienkārši saprotam, ka internetu pakalpojumu sniedzēji ir pāri 100, tad tās ir 100 liekas vēstulītes ar to, jā, es to esmu izdarījis. To mēs redzam kā vienu no problēmām, ka administratīvo slogu pilnīgi noteikti būtu jādomā par to, kā šo neieviest. Jo tas pilnīgi noteikti neefektivizēs procesus, bet mēs ceram, ka kopā ar citām atbildīgām iestādēm tā online vide visādos veidos kļūs labāka patērētājiem, auditorijai. Un, protams, ka mēs turpināsim iet to savu ceļu ar audiovizuālā satura izplatīšanas uzraudzību, jo tā ir ārkārtīgi svarīga nozara, lai tiešām gan spētu attīstīties satura veidotāji, nebūtu blakus kaut kādi, kas neievēro nekādus nosacījumus, dzīvo pilnīgi citā, nepakļaujas nekādam normatīviem regulēm. Tieši tāpēc arī mēs esam pilnīgi noteikti gatavi sadarboties un norādīt uz riskiem, ko no savas puses redzam. Paldies. Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas valdes loceklis Andrejs Vanaks arī šodien pievienojies ir diskusijā vai sarunā, un es gribēju pajautāt, ko saskatāt kā galveno problēmu jūsu jomā saistībā ar drošību digitālajā vidē. Ar izaicinājumu, es saku problēmu, bet izaicinājumu, teiksim tā. Es pārstāvu noteikti neuzraudzības iestādes, patērētāju interešu aizstāvības asociācija, parastie cilvēki, visi, tāpēc es varbūt nerunāšu par to, ka es koordinēšu uzraudzības pasākumus ar pārējiem, tas gluži nav mūsu lauciņš. Runājot par raksturīgākām problēmām, es domāju, mēs ļoti daudz šodien dzirdējām, tas raksturīgākas problēmas, un mēs arī saprotam, es domāju, visu šobrīd, cik liela mēroga tiesību akts mums priekšā ir. Vienkārši saskaitam iestādes, kuras strādās ar to aktu. Līdz ar to, protams, viss, kas ir teikts iepriekš par koordināciju un to savstarpējas sadarbības kaut kādu mehānismu, un tas uztrauc, protams, arī mūsu kā asociācija. Tā būs, man liekas, interesanti pieredze. Kaut kas tāds diezgan unikāls. Tāpēc visnotaļ novēlam veiksmi. Mūs varbūt vairāk interesē tas rezultāts. Kā jau visus. Bet rezultātus reizēs mēs saprotam dažādi. Priekš iestādes rezultāts ir skaista sadarbība, kaut kādi tur lēmumi pieņemti un tā tālāk. Bet priekš parastā cilvēka, parastā iedzīvotāja, parastā patērētāja ir svarīgi, lai viņš var aizstāvēt sevi tajā digitālajā vidē. Ļoti vienkārši, saprotami un skaidri. Viņi varbūt nav jāzina visas tās savstarpējas sadarbības nianses, kurā pusē kaut kas nav nostrādājis, vai ne, kas tur kaut kur nav aizgājis. Bet galvenais, ka viņš nav iestrēdzis tajā savā situācijā bez izējas. Tas varētu būt tas, kas mūs uztrauc, un mēs arī gribētu redzēt, lai tā sadarbība veidojas ar tādu domu, ar domu par konkrētu cilvēku, kā viņš redzēs to risinājumu, kā viņš spēs panākt. Un digitālā pakalpojumu aktā ir daudz, kas ir arī par individuālo lietotāju tiesībām, par iespēju viņu ievietot saturu, iespēju cīnīties pret varbūt nepamatotu moderēšanu, risināt strīdus ar platformu, kas mums īpaši interesē, kā tas izskatīsies. Mēs esam saņēmuši sūdzības arī, es domāju, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs arī dažreiz pret platformām, kuras izskata strīdus starp lietotāju un piemēram, priekšpiegādātāju un izskata par sliktu patērētājiem. Un patērētājs mums gadās tā, ka strīdās tālāk, un viņi vienkārši nobloķē platformas. Kā tas ir, ko viņš varētu darīt šajā situācijā. Un šeit mēs sagaidām, ka ieviešanas rezultātā tās situācijas būtu iespējas patērētājiem atrisināt ātri, efektīvi,
tā, un taisnīgi galvenokārt. Jā. Tā īsumā. Paldies. Ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta vecākais eksperts Ārnis Latišenko. Un jautājums jums ir, kā redzat savu kompetenci digitālā pakalpojuma aktu uzraudzībā un ko jūs sagaidāt no tāds, kā varētu sadarboties? Mēs primāri esam tā iestāde, kas ievieš pašu digitālo pakalpojumu aktu mūsu normatīvais aktos. Proti, mēs veicam grozījumus likumos, savukārt tāds būs konkrēti šī uzraugošā iestāde. Tā būs vienīgā uzraugošā iestāde Latvijā, kas būs gan formāli tā kā kompetentā iestāde, gan koordinators. Bet viennozīmīgi, kā komisijas pārstāvs šodien no rīta teica, ka pašā jau nosaukumā ir ietverts, ka viņš koordinators, viņš nekoordinēs viens pats sevi. Viņam noteikti vajadzēs sadarbību. Un ja mēs paskatāmies uz šo digitālo pakalpojumu akta mērķis ir izskaust vai mazināt jebkāda veida nelikumīgu saturu, jebkurā jomā nelikumīgu saturu. Jā, bet tas arī ir ļoti sarežģīti. Tā kā dzirdot šodien visas tās jomas. Līdz ar to šo jomu skaits ir praktiski, viņš ir nenormāli liels, praktiski visa veida pārkāpumi, kas ir tiešsaistē. Līdz ar to tāds, kā jau minēja, nav eksperts visās jomās. Pats šī akta raksturs mudina uz to, ka mums būs nepieciešama citu iestāžu palīdzība. Līdz ar to mēs vienmēr esam pat izstrādājot šos grozījumus, arī aizdomājušies par to, kādā veidā mēs varam citas iestādes iesaistīt. Mēs izvēlējamies modeli, kur formāli mēs nozīmējam vienu kompetento iestādi, kas būs arī koordinators, tur ir savi apsvērumi, lai nesaskartos uz dubultās sodīšanas risku no dažādu iestāžu puses un ņemot vērā, ka dažādas iestādes strādā dažādos procesos. Bet mēs arī paredzam, ka citām iestādēm vajadzētu pienākumu sniegt arī atzinumu TACam saistībā, piemēram, ja TAC veids izmeklēšanu digitālo pakalpojumu akta sakarā. Bet ar to mēs neaprobežojamies. Ir noteikti pasākumi, kurus mūsu skatījumā vajadzētu veikt, bet mēs to negribētu regulēt likumā, lai nepadarītu šo sadarbības sistēmu smagnēju. Bet iespējams mums vajadzētu padomāt par kaut kādu veidu platformu, es nezinu, vai darba grupu, vai kaut kādu platformu, kur iestādes var sanākt, un kur mēs varam pārunāt aktualitātes un problēmas, un kur mēs varam kopīgi risināt. Un, iespējams, šādu platformu mums vajadzēs izveidot. Vai tas būs darba grupas formātā, vai tas būs citā formātā. Jebkurā gadījumā mēs konsultēsimies ar iestādēm, lai izveidot maksimāli ērtu, jo mums nevis tā forma ir svarīga. Svarīgi, lai tiešām šī platforma būtu efektīva un tai būtu pievienotā vērtība un pietiekami elastīga, lai mēs varētu ar to darboties. Un no ekonomikas ministrijas puses mēs esam gatavi palīdzēt un izveidot tādu šo platformu, kādu iestādes gribēs, un kāda viņam būs ērta un kāda tiešām būs efektīva. Paldies! Diemžēl mūsu laiks ir iztecējis šai sarunai, bet es domāju, ka tas ir tikai tāds sākums, gan tā šīs dienas konference, gan šī sanākšana kopā, formālā, neformālā daļa, digitālā telpa, kurā ir pieslēgušies skatītāji ar saviem komentāriem un jautājumiem, ir tīsats kopsvilkums no tā, ko es sadzirdēju, ka ir ļoti būtiski šobrīd izveidot to sadarbības ietvaru. Mērķis, protams, ir tā godīgā vide, kurā visi spēj sadarboties. Jā, un tas modelis, ka viens ir koordinators un paredz iestāžu ciešu sadarbību, izglītošanas un komunikācijas jautājumu, kas, es domāju, vienkārši turpināt izglītot un veidot veiksmīgas kampaņas. Un, protams, ka tikko minētu izveidot šo te vienoto formātu vai platformu, kurā var arī sadarboties. Liels paldies jums par jūsu domām un par to, ka jūs esat klausījušies un viņas pauduši.